Liksimies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te tie aiztēts tecēš. Vārdos melnais kļūst balts, un rūpēs paliek salds. Daini? Daini, tu mani dzirdi? Mīļais. Ak, Dievs. Teici, ka nekas traks nesot. Lūzumu nav. Mīļais, ko tu teici? Ko tu teici, mīļais? Marta. Malta? Kaut ko par Maltu? Kāds tam sakars ar Maltu? Mīļais, ko tu saki? Ko tu saki, mīļais? Astrīda. Beidzot, tu atjēcies. Kā tu mūs nobiedēji, Daini? Astrīda, viņam tagad ir vajadzīgs miers, lai viņš atpūšas. Es piezvanīšu profesoram Bērziņam. Ļoti labs neirologs un atsūtīšu pie viņa. Ja? Paldies. Mēs tagad iesim. Paldies. Viss būs labi. Paldies. Neuztraucies. Paldies. Ko tu teici? Ko tu teici? Nu, ko nu? Brauki, nu! Nē, nu ko daram? Braucam uz bāru. Kāpēc? Man vajag dabūt viņas telefonu numuru. Iespējams, ka bārmenis zinās. Ātro! Es eju! Nu, gan man māsiņa. Kristīna jau kuro reizi šie jociņi. Nu, pēdējo. Nešaubos. Man jau piegriezies, ja Bogu piegriezies. Un tas ir vēl trūka, lai sakautos ar tavām urlām. Nu, klausies, kauties māsas dēļ, tā nav nekāda kauna lieta. Par tādu kauties arī nekāda goda lieta nav. Mīļais, kā tu nesaproti? Man Marta zvanīja, un viņa teica, ka viņa cietusi avārijā, ka viņa pazaudēja telefonu. Ko es varēju darīt? Es teicu, es nevaru braukt, tāpēc, ka es esmu dzērus. Un varēju satikt tos divus šķaļus, kur teica, ka viņi man aizvedīs. Es viņiem piekrītu, viņi man aizvedīs, un redz, kā viņš sanāca. Bet tu izglābi. Labi, pietiek, aizvedīšu tev līdz darbam. Jānis, Marta, klausies, man liekas, ka man nav tā Bērziņa telefona numura. Tev taču būtu jābūt ko? Es nezinu, man liekas, ka nav. Jābūt. Atceries, uz dzimšanas dienu braucām. Ierakstīja. Es tā Bija. pārāk. Kur ir mans telefons? Nu? Pats, es taču darbā atstāju. Nu, ģeniāli. Labi, braucam uz tavu darbu. Man obligāti ir jāpiezvana tam Bērziņam pateikt, lai viņš paskatās to Dainu. Jā, braucam, es šausmīgi kavējos. Lūk, tev jūrlas nav nekur redzama. Klausies, bet varbūt, ka tu man var aizvest uz to Mārupi. Tas jau nav tālu. Ko vēl ne man darīšanas? Nu, labi, tas jau nebūtu tālu. Beidz, man treniņi jātiek ir. Nu, labi, vismaz aizdīs tad manus darbus. Vismaz parunāšu šeit ar Margo, labi? Paldies. Tev tu? Tu no rīt divas sēdēji, vieni vārdā Kristīna telefonu zini? Ko pati neiedēju tev? Nepaspēju. Tu te somiņu aizbies mašīnā. Somiņu jūs varat man atstāt, ņemdošu. Beidzīt, es to sūdīgs čais atstāju. Ko tu viņu? Vienkārši mēs palīdzēsim cilvēku. Tūlīt. Kristīna, jā. Ko viņa strādā, nezinu? Viņa ir friziere. Kādreiz tu pie friziere? Jā, pasparās. Re, te arī ir. Tā augšējā? Jā.
Čau, Kristīne. Tā, es uzskriešu augšā, es paskatīšos tev numuru un tev piezvanīšu, labi? Pagaidiesim kopā, es tikai mašīnu nolikšu. Nu, kāpēc? Es ātri, Jānī. Nu, es ātri. Kur ir mans telefons atradi? Nē, es gribēju aizbraukt, bet es tiešām nevarēju aizbraukt. Nu, man nesanāca. Marta, piedod. Kolosāli. Es īsti draudzene, paldies tev, liels paldies, visas izgāsos. Kāpēc Jānis tev līdzi nāk? Nu, ejam, meitenes, ejam, laiks, nu. Ejam. Nevar būt. Beidzot, visas esam sanākušas. Varam arī pastrādāt, ne? Ar jūsu attieksmi pret... Sveiki. Jā, čau. 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 Kas tev kāja? Nē, kas saspied. Klau, vai es atnācis palīdzēt? Kafītē? Nē, paldies, mēs vienkārši es kā atvedu Martu. Telefons jāsameklē. Mans draugs nokļuvis avārijā. Avārija pagaidis, varbūt var palīdzēt, man ir pazīstams. Nē, tikai galvenais atrast telefonu numurs tur iekšā. Aizmirs mājās uzveļas mašīnas. Marta. Nav taisnība. Paldies. Nav ko mētāt savu telefonu, kur pagadās. Bērziņa numuru, lūdzu. Un tev būtu zvanījuši klienti, kas man vajadzētu ar viņiem sarunāties. Ļoti viegli prātīgi attieksmi pret darbu. Nu? Tu? Tā, dieviņi. Nu, Marta, tu šitā galvu tramvajā atstās. Labi, paldies, meitenes. Tā, laimīgi. Zupiņu paņem noteikti no leduskapa izēd, lai nepaliek skāba. Jā, labi. Oi. Paldies, kā tu man izglābi kaut ko. Es tos labākās zeķis saplēs tev uz dēļ. Piezvan zvantas telefonu, bet kur zvan nevar saprast. Kristīna arī atsūta izziņā labāk. Martai avārija, pazudis telefons jāatrod. Mārups ceļš, pietur čiekuri. Daudz gan tu man informāciju dev, ļoti daudz. Nu, tie idioti man nelaid vaļā. Tu tikai puiši rūp, tev draudzenes vispār neinteresē. Iedomājies, ja šitas būtu nonācis Jāņu rokās. Viss. Ar man taču būtu cauri. Tur tikai pilns ar īziņām. Tur ir, es tevi mīlu, es tevi gribu, es nevaru. Vienreiz tu iekritīs, paklau. Apmaldījusies savos vīriešos kā tādās divās priedēs. Kādu nodvēju, tu par ko runā, Marta? Man ir pašai savas problēmas. Jā, es zinu tās tavas problēmas. Man dzīvība karājas mata galā, un tu dodies nezinu kur. Tī idioti man aizved pavisam uz citu pusi. Jā, uz to. Tu man nestāsti. Viss pietiek. Beidzat. Galvenais, ka viss ir labi beidzies. Nu labi taču beidzies. Kas ir tik ļoti sāp? Nedaudz. Nu labi vēl, ka gaismu tūdaļ galā neredzēji. Redzēju, es tuneli redzēju palātā, kur viņš gulēja. Iedomājieties, stāv bebras sieva, mans Jānis, mans bebrīšs guļ tā kā baļķis. Te viņš pēkšņi atmostās un ne no šī, no tā iečukstas Martā. Viss, es domāju, cauri ar mani ir cauri, viss, esmu tunelī, āmen. Tā gan ir mīlestība. Tā ir kāda mīlestība. Pagaidi, neviens neko nenojauta. Nu, nepaspēja, viņš apklus. Ko viņš nomira? Nomira. Tu tikai paņiergāties draudzēm valsts. Ko es varu zināt? Man te teica apklus. Halo? Labdien, vai frizētāv? Kas zvana? Pirms zvanu Zostēviņš. Man ir ļoti liela galva un daudz spalvu. Būs iespēja labi nopelnīt. Izbeidziet muļķoties. Kristīne, tā esi tu? Nav te nekādas Kristīnas. Vāks kaut kāds. Tie idioti ir dabūjuši manu numuru. Paklā, Brigita. Vai policija bija? Dainim asins paraugs paņēma? Nē, vēl laboratorijā. Paklausies. Viņš bija iedzēris. Drusku. Viņš ir mūsu draugs. Vajadzētu kaut kā samainīt. Brigita,
Nu, priekš kam viņam nepatikšanas? Viņš ir labs cilvēks. Tu vienīgā to var izdarīt, lūdzu. Es tevi lūdzu. Nu, mēģinās. Paldies tev. Paldies. Kristīna, kas ir ar izpildītājiem? Viņi grib rēniku, bet menedžers ir uzskrūvējis tādu cenu, ka mums neatmaksājas. Un papardīts, kas tāds bija pa Nu, es papardītiem? taču pajūkoju, tu ko es līgo, nu? Tu tikai jokot. Konkrēts darbības nulle. Es gribēju tev palīdzēt, man aiziet uz citu pusi, un es nepaspēju. Vienmēr viens un tas pats puiši. Ļoti nopietni argumenti. Varbūt tu sevi kritiskāk paskaties. Ew, strādājam, meiteni scenāriju. Scenāriju, runājam par izpildītājiem, vēl nav scenārijs. Marta, kur ir scenārijs? Es knapi dzīve palika. Es jau tagad nevaru atgūties. Jums tikai scenārijs. Jā, varbūt tas adrenalīns tev atvērs tavas radošās enerģijas. Nu, varbūt ej mājās atpūties. Dzirdi? Nevajag. Man ir ideja par lidojušiem šķīvīšiem. Nē, nu tas ir marazms. Tev vispār neviens neko nejautā. Marta, viņi nav ufologi, viņi ir nopietna firma. Un kas ar vadītājiem? Man ir vairākas kandidatūras, bet viss ir atkarīgs no tā, kāda būs ballītes tēma. Noriebušies man jau viņi ir. Tā, viss! Pietiek! Līdz Līgo svētkiem tikai palikušas dažas dienas. Kur ir ideja, kur ir scenārijs? Vadītāji viņiem un mūzika. Kā jūs domājat paspēt to visu? Pagaidi, taču jau izdomā. Brīnišķīgi, ka tu dusmojies. Tad pilnīgi vajag Viss būs mieru, tikai mieru. Mēs visi nokārtosim, viss būs kārtībā, viss strādājam. Lasās. Nu, kā viņš jūtas? Viņam iedeva zāles, viņš aizmiga. Pie samaņas bija nācis? Bija. Viņš tikai ir zaudējis atmiņu. Kā tā? Viņš vienkārši neatcerās, kā no Jelgavas braukdams viņš ir nokļuvis uz Mārupas ceļu. Tā var būt. Tie ir īslaicīgi atmiņas zudumi. Viņa situācijā tas ir normāli, jā. Starp citu, par to alkoholu viss ir nokārtots, nekāda promīļa nav un, jā, nu kas apdrošināšanai. Paldies. Viņš nav neko vairāk sacījis? Neuztraucies. Tavs sievas vārdu viņš vairs nepieminēja. Lai piemiņ? Lūdzu, es esmu mierīgs. Toties es esmu ļoti nemierīga. Tev šonakt bija naktsmaiņa? Jā, un tad? Tev nešķiet dīvaini, ka viņš pieminēja Martas vārdu. Nu, Astrid, nesāc atkal. Tagad atbrauks profesors Bērziņš. Ideāls neiroķirurgs. Viņš viņu apskatīs. Un, kad Ainis pamostās, noteikti nodod sveicienu. Jā, man arī kādam gribētos nodot sveicienu. Astrid, nesāc. Jā. Sazvanīsimies visi. Es nesaprotu, kāpēc tev nepatīk tā man ideja par zaķi, par dzīvnieciņu balsīm. Tā tas ir klasa. Nu, tikai ne šai firmai. Tu paskaties sarakstos. Ko es tur ieraudzīšu? Nu kā, firmas direktora uzvārds ir Zaķis. Oskars Zaķis. Ļoti labi. Tieši 10. būs jautri. Kā tad apvainosies vēl? Nu, ko tu man visu laiku brauc augumā? Nu, ko tu man spēlē uz nerviem? Ko es tev esmu izdarījusi? Ko? Nu, viss, nedusmojies. Neņem mani vērā. Labi? Nedusmojies. Un tiekamies rīt. Viss. Čau. Atā. Tu tā kā Luksafors esi apģērbusies. Tu nenolauz kaklus sev, staigājot uz tiem augstiem papēžiem. Oho, tās man pārgājienu kurpes. Jūs rūpmātes, kā lūdzat? Paldies. Jūs izskatāties nogurusi. Ejiet, man dakteris Jānis lūdzu pieskatīt. Es tepat būšu. Ejiet. Paldies. Astrid, iedod lūdzu padzerties. Nosauc man citā vārdā, un es tev pat ūdensglāzi nepadošu. Kā jūties? Nezinu, galva var reikt. Atstāj man lūdzu telefonu. Ja nu man kaut kas notiek. Dievs žēlīgs, kam tev telefons? Tu atpūties. Tāpēc man vajag, nu. Es drīz atgriezīšos atpūties. Ja nu man vajag doktoram Jānim piezvanīt, vai mamma man piezvana.
Svei, Kristīnīt! Ko tu nerunā ar mani, ka es tev zvanu, ko? Kas man tev nav jāpaskaidro? Tu arī, Māra, uzreiz tā steidzies ar pārmetumiem. Beidz, svētku dienu. Es apsveikt tev gribēju. Gribējām ļoti labi apsveikt, Kristīna. Gāju tikai tajās mājās līgu. Nezināju, ka tu māki tautas dziesmas. Varēja vismaz pasmaidīt, appriecāties kopā ar mums, ko? Tieciet mani, Tu tik Kristīnīt. Kur tu tagad skries? Nu, ko? Nu, lietas laiks, pagaid, varbūt tev... Pajiet malā! Būsim tā lietas. Mērķi tādi. Tas ir brīnišķīgs. Ja tu visu laiku šeit kaut kur tādus... Tev no vīri, kas te notiek? Nu, liekas, jūs viņai nepatīkat. Jums meitenes trūkst? Ejiet uz Pērnavas ielu, varbūt jums 5 lacu liedot. Nē, redz, kā tev nolikt pie vietas, neko. Ko tu teici? Beidz, mēs draudzīgi, mēs savā starpā. Viss kārtībā. Viss kārtībā, tiešām. Kristīna. Čau. Ja tas būtu vīrs, mēs būtu dabūjuši pa muti. Liekas, ka brālis un līdzīgs. Labi, tā Kristīnīt ir. Labi, Kristīna, dabūt Kristīnu. Arī. Ko darām? Sveika, mīļā! Čau. Viss ir kārtībā, saulīt man. Viss ir labi. Tavs pleciņš ir vesels. Nav tur nekas nesalūzis. Viņš ir salūzis, viņš ir izmežģis, nekas ir Strādāju, netraucē. Uzmani viņu, tikai uzmani tagad turpmāk. Viņš ir jāsargā. Ai, viss labi. Klau, es te pa tām naktīm daudz strādāju. Tu taču esi mājās vienmēr, vai ne? Kur tad vēl? Muļķis esmu. Nu, piedod, muļķīgi tas bija. Neņem galā. Pie tevis? Es uz īsu brīdi, man ir tikai viens jautājums. Astrid, sveiki. Nu, kas Dainam kaut kas? Nē, viss ir kārtībā, paldies. Varbūt kafija? Nē, paldies. Kāpēc? Mans vīrs vakar tev zvanīja vairākas reizes. Jā, viņš zvanīja. Viņš gribēja zināt, kur ir Jānis, vai es nezinu, kur viņš ir. Paga. Tu taču teici? Tu taču telefons bija palicis darbā? Kā tad viņš tev varēja piezvanīt? Ko? Jā, palika. Tāpēc, ka es visu nakti tupēju darbā. Kāpēc? Tāpēc, ka es zinu, ka jūs abi divi man aiz muguras satiekaties. Ja es neizturēju, piedzēros, es nācu mājās, vēl nokritu, vēl plecus sadauzīju. Nu, ko klusējat, ko? Starp mums nekā nav. Kā nav? Es zinu, es visu zinu, visu. Un tu Maita vēl iedrošinies šeit nākt pie manas mājās. Kā tu man vispār acīs var paskatīties? Kā? Jāni, nu pasaki viņai, nu tu tā redzi. Tu redzi, ka viņa visu zina. Nu pasaki viņai, ko tu man apsolīji. Ko es tev apsolīju? Ko nesolīju? Tu man solīji. Es tev, ko tu tagad izdomā? Tagad ir ļoti labi apstākļi. Viņa melo. Es nemeloju! Tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Oi. Marta? Pats. Marta, paklausīs. Marta, nu nomierinies. Nekas nav bijis, nu goda vārds, nu. Marta, lūdzu. Nu, paka, nu, Marta. Marta, nu. Marta! Nu, kāpēc tu skrien projām? Nu, paklausies, nu, uzklausi mani mirkli. Nu, kāpēc tu tici viņai un netici man? Tā, ka tu nebūsi mājās, es savākšu visas savas mantas. Marta, pagaidi, iesim istabā, izrunāsimies.